skatos, smoga nav. Un uzreiz parādījās korķi. Tā ir Volokolanskas šoseja. Nu tā visi kustās. Kilometri 5-6 stundā. Nu, šiem te divriteņiem tiem gan laimējās. Tie tā ātri visur tiek galā. Ir brauciens no tuneļa. Tāpēc metriem 300 būs tāda vieta, kur šīs 3 rindas savienojās ar vēl 3 rindām. Un tad visi mēģinās tā kā braukt pa 3 rindām. Pāri tiltam. Tur tilts priekšā ir. Un tad atkal aiziet ātrumi. Bet no šīs posmas kā kilometru aptuveni. Jā, kaut kas pie kilometra. Jāvalkās tādā ātrumā. Tagad ir 7 vakarā. Kā Maskavā saka, čas pik. Tad pēc 5 sākās kaut kas šitāds te. Maskavā dzīvo 20 miljoni iedzīvotāji. Tad 10 miljoni tiem, kuriem ir mašīnas, 5 vakarā sāk kursēt pa Maskavu. Cits brauc ciemos, cits brauc uz mājām, cits brauc iepirkties, jo lielveikali visi ir pie kāda. Un tad, ja tu atvērsi karti vaļā un paskatīsies, kur ir kāds un kur ir centrs, tad tu sapratīsi. Pilnīgi nopietni tā vairāk dara. Vairāki, daudzi. Vairāki varbūt kartupeļi. Protams, es jau domāju, vai tad nebrauks neviens ātrā palīdzība vai milicija. Ārā ir 36 grādi. Tā, nu lūk, esam pieripinājušies tai vietai klāt, kur vēl sūcās. Pateikšu tuliņās. Agā. 2 rindas. Jā, 3. Tā, 3 rindas mēģinās manīties iekšā. Šajās 3, kuras jau tā nekustās. Pēc metriem 100 būs interesanti. Jā, nē, 4 rindas, ko teikt? 4 rindas tā kā no labās puses sūcās klāt. Un tad no šīs puses, kur es braucu, redz, ka priekšā tu redzi, tas mēģinās tagad nogriezties uz tām 3 rindām, 4. Un braukt. Tātad tilts ir taisni, pa labi aiziet tāds viens mazs apliceliņš. Un no labās puses sūcās tā kā uz tiltu. Nu tad tu tagad mēģini iedomāties, tā kā šis cilvēks no 2. rindas ar džipu, bet tas ir labi, ka viņam ir džips, tas nozīmē, ka viņu palaidīs kāds. Jo, ja tev ir žiguls, tad tev neviens nelaidīs. Jā, no pagrieziena nevajag rādīt, kur tu man te brauc priekšā. Es tad domāju, ka tu baigais, tur ātrā palīdzība aizbrauc piedāt. Jebkurā gadījumā vajadzēja pagriezienu parādīt cūka. 2 ātrās palīdzības. Nu, lūk, un tātad, pie kā mēs palikām pie tā džipa? Nu, ja tev ir džips, tad tas ir labi, jo tev visur palaidīs. Ja tev būs žiguls, nu, tad, izredzes ir ļoti mazas.
Tas nozīmē, ka tev ir jāievēro noteikumi un jābrauc ir pareizi. Vai nu vienkārši jābrauc šis rajons, jo problēmas ir daudz. Nu, lūk. Mēs esam gandrīz piebraukuši pie tās vietas, kur te sūksies iekšā. Šīs 3 rindas. Un no manas joslas mēģinās viens izbraukt tur kaut kur pa labi. Es speciāli nebraucu pa kreiso joslu, es gribēju parādīt, kā te viss notiek. Vai, ja tu būtu redzējis, kas tur aizmugurē notiek, cik skaisti. Zinu, šitā te visi tā kā mānās un sūcās iekšā. Jā, parāda paldies, kaut gan es viņu nelaidu, bet nu labi. Kultūra, protams, pirmā vietā. Tā. Tas vēl nav viss, pēc metriem 100 būs tā kā sašaurinājums, un tad nu, tur būs pavisam interesanti. Tevis gan palaidīšu, tu man patīc. Tev ir Hyundai mašīna, tu esi ļoti nopietnas cilvēks. Parāda man paldies. Cūka parāda man paldies. Jā, viņš var parādīt tikai lūdzu. Nu, lūk. Un visbaismīgākais transporta līdzeklis man ir labos sānos tagad kaut kur blakus, centimetri 3. Tas ir mikriņš. Tas ir, Tas ir mikroautobus. Tas kaut kā nebija tas, ko gribējās redzēt. Vai kā viņš man pilnīgi pielips man pie aizmugures, ko tu tur dari? Nu, lūk, nesanāca tas, ko es gribēju tev parādīt, jo kaut kā neveiksmīgi. Laikam nākamreiz man vajadzēs labo joslu paķert. Jo viss tā dzīvība bija man aiz muguras. Ir tā, ka tur pilnīgi noliek pa mēmiem, un tad kamēr tas liek pa mēmiem un domā, kas ir noticis, tad tikmēr kāds 5-6 mašīnas izsprūst cauri un kaut kā tur viņi sakārtojās. Baigi smuki. Tā kā tā. Nu? Gribi uz Maskavu? Pabraukāt? Nēc, ka džipu neviens neizlaida. Nā, bet viņš kā tev neizdevās. Nēc, ka bija tas pats netīrais. Viņš gribēja pa labi. Nu, tagad viņam sanāks, tur ir meitene. Nu jā, neko darīt. Tagad viņam sanāk tā, ka viņš griežās kaut kur pa labi, met cilpu un mauc atpakaļ un tur atkal cilpu, bet tas ir pavisam ilgi. Bet tad viņam arī kaut kas izdosies varbūt. Lūk, priekšā arī kaut kāds nesaprotams korķis, bet es domāju, ka es viņu kaut kā savādāk apbraukšu šitā laikā. Jo te viens tāds mazs celiņš, par viņu visi zina, bet visi pabrauc viņam garām. Redz, ka šeit ir водители, соблюдайте скоростной режим 60 km/h. Ja nebūtu korķi, tad būtu kādi 120-130 km/h. Kā viņi tās zīmes te liek, es nesaprotu. Pēc, ka kaut kāda avārija, kas sasitušies ir, nu jā. Strādās tā kā, kaut kas notiek, visu labākos. Es tur smuki aizbraukuši. Redz, šeit brauc visu pa labi, jo te ir tā kā, jā, liekas, man te arī būs pa labi jābrauc. Kaut gan tur kustība bija. Jāskatās, lai es nepārsniedzu 10 minūtes, varētu iekraut YouTube'ā. Tā taču ir 4. sērija, ja drit vai kociņi. Drīz varēšu klanīties kannās, saņemt ziedu kaudzi. Nu, možda Oskaru kāds iedos un tā. Nē,
neesmu jau nekāds gejs, bet Oskars jau ir statuētka. Kā es te forši visus apmanīju. Te tās mukīs brauc, tur kaut kā stāvīs. Es domāju, ka varētu 5. sēriju taisīt. Es domāju, ka parūpīšu ārā, jo man tā liekas, ka 10 minūtes ir cauri un atkal būs jāceļš ārā. Davai, čau!